sauc Linda Romele, un es pārstāvu Latvijas Brīvo arvīdu savienību, un esmu eksperta izglītības un nodarbinātības jautājumos. Pieaugušo apmācības ir aktuāla tēma ne tikai Latvijas Brīvā arvīdu savienībā, bet arī Latvijā kopumā, jo pieaugušie mazāk piedalās apmācībās Latvijā, nekā vidē tas ir Eiropā. Un tam ir vairāk arī skaidrojumi, kā viens no skaidrojumiem ir arī metodoloģijas jautājums, bet katrā ziņā Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru pieliek lielas pūles, lai tātad veicinātu pieaugušo dalību mācībās. Un tāpēc ir arī uzsāks šajā struktūra fondu plānošanas periodā 21. līdz 27. gadam liels projekts par individuālajiem mācību kontiem. Tas ir tāda vēl nebijusi iespēja, jeb nebijis rīks, kas tiek ieviests šajā plānošanas periodā. Un tas arī dos daudziem iespēju piedalīties mācībās un uzlabot savas zināšanas. Bet tātad par projektu un par individuālajiem mācību kontiem mums šodien pastāstīs Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvji, kurus mēs esam aicinājuši. Un prezentāciju sāks Elīna Purmala-Baumane, Valsts izglītības attīstības aģentūras pieaugušo izglītības departamenta direktore. Un pēc tam prezentāciju turpinās Zanda Rutkovska, kur ir mūžizglītības analītikas un atbalsta nodaļas vadītāja. Tā, es tagad beigšu šērot savu ekrānu. Jā, un tad lūdzu Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvjiem vārds. Lūdzu. Tā, labdien! Šeit Zanda Rutkovska, es nošērošu prezentāciju un tad došu vārdu Elīnai Purmalai-Baumanei. Tā, vai jūs redzat prezentāciju? Nē. Tā, tūliņ. Tā, un šobrīd, sapratu. Vai tagad ir redzama prezentācija? Jā, ir redzams, jā, viss kārtībā, paldies. Labrīt, kolēģi! Mazliet atvainojamies, mums te tehniskas kļūdas, tāpēc mēs ar Zandu mainīsimies, kā saka, pie viena datora. Un tātad mani sauc Elīna Purmala-Baumane, es esmu pieaugušo izglītības departamenta direktore, un mēs ar Zandu mēģināsim jums šodien pastāstīt, kas tas ir, cik tālu mēs esam tikuši un uz ko mēs tiecamies šajā projektā. Ja jūs tagad iztēlotos, noņemtu visus šos uzrakstus, virsrakstus, uzvārdus un redzētu tikai uzrakstu stars un šo vizuālo šo te emblēmu, tad sākotnēji es jums vēlos izstāstīt, kāpēc tieši stars. Stars ir zīmols, kas mums ir izstrādāts iepirkuma rezultātā, un stara koncepcija ir sekojoša. Ģeometrijā stars sākās no viena punkta un turpinās bezgalīgi, līdzīgi kā katra mācību ceļš, kurš mūžizglītības kontekstā var turpināties bezgalīgi. Stars izgaismo gaismu, savukārt mūsu izpratnē šajā kontekstā stars izgaismo iespējas, kuras cilvēkam tiek dotas, lai papildinātu savas zināšanas, profesionālo pieredzi, augtu karjeras izaugsmē un tā tālāk. Ja mēs tulkojam stara vārdu no angļu valodas, tad stars ir kā zvaigzne, un tātad katram ir dota šī iespēja uzkrāt šīs zvaigznes kā tādu mācību procesa apliecinājumus un papildināt savas zināšanas un tāpat laikā papildināt arī savu CV, lai gan noturētos darba tirgū, gan augtu un paplašinātu arī savas iespējas darba tirgū. Tad mēs varam pāriet pie nākamā slaida.
Un nākamais slaids ir par to, kā projekti satiekās vienā platformā. Šobrīd platformā ir satikušies 3 projekti. Tas ir Varam projekts. Varams nodrošina tātad digitālās prasmes iesācējiem no 1. līdz 3. līmenim. Tie ir individuālie mācību konti, kas nodrošina digitālās prasmes jau augstākā līmenī. Un tas ir mācības nodarbinātajiem, kas nodrošina dažādas profesionālās kompetences, kvalifikācijas iegūšanu un dažādu citu izglītības programmu apguvi. Ja mēs skatāmies, tātad no vienas puses mēs redzam kreisajā pusītē šobrīd kādi projekti satiekās platformā, tad, protams, nākotnē ir plānots, ka šajā platformā arī satiksies citi projekti, arī citu resoru projekti. Bet, protams, galvenais visa pamatā ir cilvēks. Tātad platformas Stars ir radīta priekš tā, lai cilvēkam būtu vieglāk atrast informāciju par dažādām mācību iespējām, neskatoties uz to, ka to piedāvā dažādi projekti. Jo īstenībā cilvēkam jau ir vienalga, kas ir finansējuma avots, viņam galvenais ir mācību process, mācību iespējas. Un tātad būtībā tātad pašā centrā mums būtu jābūt cilvēkam, tāpēc viņš tas aplīts arī ir iezīmēts tāds košāks, ka tie ir cilvēki, personas, kuras var šajā mācību platformā gan izveidot savu kontu, gan arī tālāk darboties. Par to es tad jums izstāstīšu arī tālāk. Tātad, kā jau es teicu, Starā šobrīd ir satikušies 3 projekti. Šeit es varbūt tā ļoti nekavēšos. Šeit jūs varat redzēt tieši konkrētus projekta nosaukumus, arī mērķa grupas, tātad, kas ir tās personas, kas var pieteikties mācībām katrā no šiem projektiem, bet kā jau minēju, tad šobrīd platforma mums ir, kā saka, pašā aprobācijas sākumā. Mums mācības šobrīd ir uzsākuši individuālo kontu projekta dalībnieki, tāpat arī Varams ir uzsācis nodrošināt mācības savā projektā. Un mācības nodarbinātajiem ir tātad jau bijusi pirmā pieteikšanās, un šobrīd līdz 12. februārim ir paplašināts izglītības programmu piedāvājums, kurā var pieteikties arī līdz 12. februārim vēl personas, kas ir nodarbinātas. Tātad, kas tad ir prasmi pārvaldības platformu lietotājiem? Kā jau es minēju, tas ir vienots digitālais portāls, informācija par mācību iespējām un pieteikšanos mācībām. Tātad šobrīd personas var platformā redzēt šīs manas iepriekš minētās projektu piedāvātās mācību iespējas. Tālāk platformā tiks nodrošināts arī karjeras konsultācijas. Šobrīd mums ir tātad kontaktinformācija par karjeras konsultācijām, kur personas var sazināties. Plānot ir prasmi novērtēšana, citi risinājumi karjeras attīstībai. Šobrīd Varam projektā tātad ir arī pievienoti testi, kur personām pirms viņas piesakās vai izvēlās konkrētu izglītības programmas līmeni, 1., 2. vai 3. DIGCOMP līmeni, personām ir jāaizpilda tests, lai attiecīgi viņas novirzītu uz attiecīgā līmeņa izglītības programmu. Tālāk ir arī izglītības iestāžu profils, tātad izglītības iestādes platformā varēja iesniegt savus piedāvājumus, tātad mācību grupu komplektēšana, datu apmaiņa un kvalitātes iesaists izvērtējums. Pie tā mēs strādājam un plānojam tātad šo visu ieviest platformā un nodrošināt. Un, protams, individuālo mācību piedāvājumu pārvaldību, kā arī iespēja citos projektos paralēli šobrīd esošai aprobācijai tiek izskatītas iespējas arī citu projektu mācību pievienošana platformā. Tā kā pēc būtības, kā saka, šis Stars arī mūsu izpratnē viņš paplašinās un paliek arvien garāks un lielāks. Tātad prasmi pārvaldības platforma un šī te pieejas aprobācija. Kā jau es minēju, šobrīd mums ir izstrādāta pamatfunkcionalitāte, kas nodrošina, kā gan izglītības iestādes varēja iesniegt savus pieteikumus platformā,
gan arī personas var pieteikties, izveidot šo te individuālo mācību kontu, platformā autorizējoties caur e-Latviju, izveidot kontu, pieteikties mācībām. Tātad ir arī dažādi atbalsta pasākumi, plašs izglītības programmu piedāvājums, ko ir iespējams gan filtrēt pa nozarēm, pa reģioniem, pilsētām, izvēlēties atbilstošo izglītības, sev piemērotāko izglītības programmas īstenošanas veidu, tātad vai klātienu, vai attālināti, vai hibrīda režīmā. Tālāk ir norādīts arī finansējums katrai izglītības programmai, jo katrā no šiem projektiem tātad atbilstoši projekta nosacījumiem šis finansējums ir atšķirīgs, ja individuālo mācību kontu projektā šobrīd pirmajām 2000 personām tātad tika piešķirti šie virtuālie 500 eiro, ko personas var izmantot mācībām, vai arī uzkrāt un gaidīt citu piedāvājumu un pieteikties citām programmām, kā arī tātad vienota piekļuve izglītības dokumentiem un datu uzkrāšanai. Tātad platforma paredz, ka apgūstot mācības, pēc mācību pabeigšanās šie izglītību apliecinošie dokumenti katram būs pieejami viņu mācību kontā. Tāpat ir iespēja mācību kontā arī pievienot iepriekš iegūtos izglītības dokumentus, lai visi šie izglītības dokumenti atrastos vienu vietu. Tas gan būs jādara pašai personai, jo no VIS datubāzes mēs nevaram izgūt šādu informāciju, vēl jau vairāk tās personas, kuras ir mācījušās un pabeigušas, piemēram, augstākās izglītības iestādes vai līdz 2010. Gadam, tad VISā šāda informācija nav pieejama. Tas ir plānots, lai cilvēkiem būtu viena vieta izvietoti visi viņu izglītības dokumenti, lai nebūtu jāsatraucās, jāmeklē, jāatcerās, kur es vienu vai otru dokumentu esmu nolikusi, kas savukārt palīdz cilvēkiem arī pie viņu karjeras izaugsmes, piemēram, aizpildot CV vai iesniedzot kādu izglītības apliecinošo dokumentu darba devējiem. Tātad, tāda ir tā būtība un mērķis. Tātad šobrīd platformā starsgo.lv pieejamā informācija, tātad izglītības programmas, kā jau es minēju, šobrīd turpinās tieši 4242 projekts, tās ir mācības nodarbinātajiem pieteikšanās vēl līdz 12. februārim, tātad galvenais uzsvars ir personām jābūt nodarbinātām no 18 gadiem, arī pašnodarbināts, un arī turpinās šobrīd varam projekta šīs te digitālo prasmju apguve no 1. līdz 3. dikomp līmenim. Dažādas izglītības atbalsta iespējas, es neatkārtošos, un tās, kuras es jau jums izstāstīju. Un kas, un būtiskākais varbūt ir arī, mēs visu laiku papildinām šo te kontaktinformāciju gan ar karjeras konsultantiem, gan ar kontaktpersonām pašvaldībās. Par pašvaldībām es gribu teikt, ka mēs liekam ļoti lielas cerības uz sadarbību ar pašvaldībām, plānojam februāra mēnesī slēgt līgumus ar pašvaldībām, kaut gan sadarbība mums jau līdz šim notiek un turpinās. Vienkārši ir aizkavējusies vienas vienības izstrādes metodika, kas paredz pašvaldību koordinatoriem samaksu par paveikto darbu, nodrošināt, tiklīdz mums finanšu ministrijas, tiklīdz izglītības un zinātnes ministrija šo metodiku saskaņos ar finanšu ministriju, tā mēs slēgsim sadarbības līgumus ar pašvaldībām. Pašvaldības mūsu izpratnē ir ļoti liels atbalsts ne tikai, piemēram, nodarbināto mācībām projektā, bet arī varam gadījumā, jo pašvaldības ir tās, kas ir vistuvāk saviem iedzīvotājiem, ņemot vērā, ka mums projektos ir uzsvars un diezgan liels rādītājs ir uzlikts personām ar zemu izglītības līmeni, kas ir ar pabeigta vai nepabeigta pamata vai vispārējā vidējā izglītība, tad tieši pašvaldības ir tās, kas savās vietās visātrāk var aizsniegt šos iedzīvotājus, informēt par piedāvātajām mācībām, kā arī palīdzēt pieteikties šajā platformā. Tātad ir paredzēta arī tāda, teikšu, opcija, ka tām personām, kurām nav pieejams šis pakalpojums autorizēties ar e-Latviju, to palīdz nodrošināt
pašvaldības koordinators, vai arī mēs, kā aģentūra, var vērsties pie mums, un mēs palīdzam personām autorizēties, pieteikties mācībām, izveidot savu kontu un profilu. Tātad, kā izveidot individuālo mācību kontu? Kā jau es minēju, autentifikācija notiek ar Latvija LV rīku, tātad persona iet, izveido savu individuālo mācību kontu, gūst plašu informāciju par izglītības programmām un finansēšanas avotiem, kā jau es minēju, pie katras izglītības programmas ir norādīts, vai izglītības programma ir pilnīgi pavelti apgūstama, vai izglītības programmā ir kāds līdzfinansējums, vai izglītības programma tātad paredzēja šos virtuālos 500 eiro. Tālāk ir atbilstības pārbauda un finansējuma piešķiršana. Atbilstības pārbauda arī ir diezgan sarežģīts process, administratīvi sarežģīts process attiecībā pret mums aģentūru kā Stars platformas ieviesēju, jo katram projektam šī te atbilstības pārbauda ir atšķirīga. Atšķirās gan vecums, atšķirās tātad vai nodarbināts vai nenodarbināts un citi šādi kritēriji, kas paredz, ka šī atbilstības pārbauda ir jāveic ar citiem ārējiem resoriem, tas ir valsts ieņēmuma dienests, tā ir PMLP un citas dažādas sistēmas. Tāpat mums ir plānota saslēgšanās arī ar SOPu, jo mums ir jāpārliecinās arī tāds kritērijs, ka personām, kas nāk no maznodrošinātām un trūcīgām mājsaimniecībām, mācības tātad ir bez maksas, respektīvi tas ir liels administratīvais sloks, lai mēs nodrošinātu šo atbilstības pārbaudi. Un tālāk jau, kad šī pārbauda ir notikusi, tad uzsākās mācību īstenošana, tātad izglītības iestādes slēdz līgumus ar izglītojumiem, komplektē mācību grupas un uzsāk mācības. Un, protams, uzkrājam dažādus rezultātus, analizējam tos, izmantojam tos pie tālākās mācību vajadzību veidošanas, ko iesniedzam ekonomikas ministrijai, jo, kā jūs noteikti zināt, tad ekonomikas ministrija šobrīd ir tā, kura tā kā valstī atbild par pieaugšu izglītības mācību vajadzību noteikšanu. Tālāk tu. Ja? Tālāk es došu vārdu Zandai. Paldies. Droši vien, ka ja būs kādi jautājumi, tad beigās mēs kopā atbildēsim. Jā, tātad es pastāstīšu. Zandu, maza piebilde. Vienkārši raksta čatā, kad nav iespējams tātad redzēt pilnā ekrānā. Varbūt, ka varētu uzlikt, parādās apakšējā josla, kas traucē, līdz ar to tur nevaram izlasīt visu līdz galam. Jā, kā interesanti, jo man it kā ir uzlikts uz pilnu ekrānu. Man ir Kārlis šķiet, ka tas ir pilns ekrāns, bet... Tā, es nezinu, kā viņi noņemt šobrīd. Bet mēs aizsūtīsim katrā gadījumā prezentāciju, aizsūtīsim un varēs, es domāju, Linda varēs nosūtīt, ja, kaut ko saitu uz prezentāciju. Es atvainojos, bet jā, es šobrīd nevaru šo atrisināt. Jā, labi. Tad es īsi ieskicēšu, kas ir kopš 9. decembra, kopš 5. decembra noticis, kad tika atklāta šī te individuālo mācību kontu pieejas aprobācijas ietvaros izveidotā prasmu pārvaldības platforma Stars, kas mums jau ir pieteikušies un kur mēs esam, un pēc tam detalizētāk pastāstīšu tieši par tām iespējām, uz kurām šobrīd var pieteikties. Tātad platforma tika atklāta pagājušā gada decembra sākumā, un kopš tā laika jau ir gandrīz 8000 individuālajie mācību konti izveidoti. Tie gan bija dati uz 14. janvāru, šobrīd noteikti jau ir vairāk, jo viņi mainās katru stundu, katru dienu. Un tajā skaitā 6040 personas arī pēc šīs individuālā mācību konta izveidas ir atradušas mācības, kas viņus interesē un pieteikušies uz šīm te mācībām. Starp citu, mācību iespējas var izskatīt programmu katalogā arī platformā Stars neizveidojot kontu, respektīvi neielogojoties ar Latvija LV, bet, lai pieteiktos, tad gan noteikti ir jāielogojas un automātiski arī atbildot uz dažiem jautājumiem, kas mums ļaus nākotnē piedāvāt tādu mērķētāku mācību piedāvājumu, automātiski arī šis konts izveidojas.
Un tātad, kā jau Elīna minēja, šobrīd projektā kopā dzīvo platformā kopā dzīvo 3 projekti. Un tad šis te pirmais individuālo mācību kontu pieejas attīstības projekts, kura ietvaros gan tiek izveidota šī kopīgā platforma, caur kurai citi projekti tiek īstenot, gan arī šīs aprobācijas procesā, tātad 3500 personām līdz 26. gada maijam tiks piešķirti šie nosacīti virtuālie 500 eiro, ko var izmantot mācībām. Un šajā pirmajā uzaicinājumā, kas notika decembrī, par ko bija informācija sociālos tīklos, via mājaslapā, un ko mēs arī centāmies izsūtīt dažādām organizācijām, kas apvieno darba devējus, darba ņēmējus. Tātad pieteicās 2000 personas, kas izveidoja šo te kontu un kurām piešķirti 500 eiro, un no tām lielākā daļa, 1638, jau ir izvēlējušās šos 500 eiro izmantot. 21 persona ir pārdomājusi, atteikusies no šiem līdzekļiem, jo viņus var izmantot tikai un vienīgi šo te valsts atbalstīto un Eiropas fonda atbalstīto mācību apguvēju. 102 personas izvēlējās uzkrāt piešķirtos līdzekļus, acīm redzot, viņus šobrīd nekas neieinteresēja, bet ik pa laikam, ik pa dažiem mēnešiem tur būs papildus piedāvājums, kur arī varēs izvēlēties mācīties. Lūk, tad mācības nodarbinātajiem projektā, kur pieteikšanās sākās 9. decembrī, līdz šodienai ir pieteikušās vairāk kā 3500 personas, un tur turpinās, pastāstīšu sīkāk. Un arī varam projektā, kas ir digitālās prasmes nosacīt iesācējiem, kur ir šis 1. līdz 3. dikomp līmenis un kas tiek īstenots ciešā sadarbībā pašvaldībām. Šobrīd bija tas bija nevis šobrīd, bet 14. janvārī bija pieteikušās 409 personas, bet jau tur ir vairāk, jo šis projekts tikai tagad uzņem tā īsti apgriezienus. Tad kas tad bija tās personas, kas līdz šim pieteicās mācībām? Šie te individuālo mācību kontu mācībām, kas bija digitālās prasmes, jau 4. līdz 6. dikomp līmenī, tātad augstāka līmeņa digitālās prasmes. Tur šī pieteikšanās tika atvērta 5. decembrī un ilga līdz šīs 2000 personas pieteicās mācībām, un tas notika burtiski dažu dienu laikā. Un šeit mēs skatoties uz to, kas ir tie, kas visātrāk tātad pieteicās, tad tās ir vairāk sievietes nekā vīrieši, tāda vidējā aktīvā vecuma grupa, Rīgas plānošanas reģions, bet jāsaka arī pusi no Latvijas iedzīvotājiem gandrīz dzīvo Rīgas plānošanas reģionā, tā ka tas diezgan atbilst statistikai. Tas, kas bija mazāk nekā pēc statistikas būtu jābūt, bija Latgales Kurzemes plānošanas reģions, bet kopumā mēs redzam, ka ir visu reģionu pārstāvniecība. Pārsvarā cilvēki pieteicās studiju kursiem, studiju moduļiem, kas bija ļoti plaši piedāvāti, un tā galvenā tēma bija mākslīgais intelekts, mākslīgā intelekta izmantošana ikdienas darbā, un tam līdzīgi arī IT projektu vadība, programmēšana. Un no programmēšana tehniķa kvalifikācijas bija piedāvāta arī vairāki profesionālās izglītības programmas moduļu kopas, kas ir nevis pilnā profesijas apguve, bet kāda daļa no šīs te programmēšanas tehniķa apguves, un tur mēs redzam, ka šāda veida programmas izvēlējās 15% no šiem te sākotnēji pieteikušajiem dalībniekiem. Savukārt, ja mēs skatāmies mācības nodarbinātajiem projekta rezultātus, kur daudz vairāk tiek piedāvāts tieši apgūt pilnas profesionālās tālāk izglītības programmas, kas ļauj aptuveni gada laikā savienojot ar nodarbinātību pa vakariem vai sestdienām, kā kurā izglītības iestādē apgūt no A līdz Z noteiktu profesiju pieaugušo izglītībā. Un tad šeit pieteikšanās ir ilgāka, viņa sākās 9. decembrī un turpinās joprojām. Līdz 13. janvārim bija pieteikušās 3500 personas. Šeit tas līdzsvars vīriešu sievietes ir ļoti līdzīgs. Tas gan ar to programmu piedāvājumu ir saistīts, jo šeit ir vairāk arī būvniecība, enerģētika, metāla apstrāde, tāda veida nozares. Vecumgrupas arī mums visaktīvākie ir no 30 līdz 49 gadiem. Tas ir diezgan tā ir darba tirgu visaktīvākā vecuma grupa, loģiski.
Tad mums šeit ir liels uzsvars uz to, ka projekta ietvaros ir jāuzrunā tieši personas, projekta ietvaros tas ir nosaukts kā zemes izglītības līmenis, bet praksē tas nozīmē, ka tie ir cilvēki, kas nav ieguvuši profesiju vai augstāko izglītību, respektīvi viņiem šobrīd ir pamatizglītība vai vidējā vispārējā izglītība. Un tad es vēlos arī aicināt, ja jūs, teiksim, tagad šo noklausieties, un es parādīšu arī, uz ko šobrīd var pieteikties un neatrodat sevi interesējuši, ja jūs zinat kādu, varbūt arī jaunieci, šeit var no 18 gadiem pieteikties, kas pēc pamatskolas vai vidusskolas beigšanas neturpināja mācības, bet uzreiz sāka strādāt. Varbūt, ka viņu interesētu arī šī iespēja apgūt profesiju, ko var savienot šo te mācību laiku ar darbu. Protams, tas ir intensīvi, bet gada laikā, nemācoties 4 vai 5 gadus, var tātad šo te profesiju arī apgūt. Tāpēc šeit ir tas uzsvars. Un šeit mēs redzam, ka apmēram pusi izvēlējās studiju kursu, studiju moduļus, kas arī piedāvāja apgūt šīs te augstāka līmeņa digitālās prasmes, tad profesionālās izglītības programmu moduļu kopas, kas tātad ir daļa no pilnās programmas, gandrīz katrs 5. izvēlējās, un gandrīz trešdaļa no tiem, kas pieteicās mācības nodarbinātajiem, tātad izvēlējās apgūt pilnu profesiju. Vai nu viņiem nav profesijas, vai arī viņi vēlas pārkvalificēties, sākt strādāt citā, jo šīs te profesijas, kas tika piedāvātas un joprojām tiek piedāvātas, ir ekonomikas ministrijas atzītas kā darba tirgū aktuāls un pieprasītas profesijas. Mēs arī jautājām cilvēkiem, kad piesakās, ir jautājums, kādēļ jūs piesakieties šīs te programmas apguvēji, un tad mēs redzam, ka gan vienā, gan otrā projektā piesakoties tie galvenie iemesli, lai labāk paveiktu pašreizējo darbu, lai uzlabotu karjeras iespējas esošajā darba vietā vai lai palielinātu iespējas mainīt, iegūt darba vietu profesiju. Tātad, tas ir pārsvarā saistīts tātad ar vēlmi strādāt efektīvāk, uzlabot savas karjeras iespējas un tam līdzīgi. Tāpatās arī mēs jautājām cilvēkiem, kur viņi uzzina. Un tad viena no aktīvākajiem palīgiem mums informācijas izplatīšanā ir šīs te izglītības iestādes, kas platformā piedāvā apgūt izglītības programmu, bet mēs redzam, ka top 3 arī, pat top 2 ir darba kolēģi vai vadītāji. Tātad mēs arī aicinam jūs, kas šodien klausās šo semināru, droši dalieties ar šo informāciju ar darba kolēģiem, radiem draugiem. Šī ir tiešām laba iespēja, kā ar Eiropas valsts atbalstu uzlabot savas prasmes vai pat iegūt jaunu profesiju, ja tas ir aktuāli. Tāpat arī mēs redzam tuvinieki, draugi, paziņas, sociālie mēdī ir šie te galvenie informācijas avoti. Tad uz ko var pieteikties šobrīd nodarbinātas personas? Ja? Tātad šis ir projektā mācības nodarbinātajiem. Mēs redzam, ir šeit kolonnā ar to tumšāk zaļo, vidējā kolonnā ir atzīmēts, kur var apgūt pilno profesiju no A līdz Z, aptuveni gada laikā, un tālāk izglītības programmas, viņas ir gan arī visdārgākās, bet tur šis personas līdzmaksājums ir tikai 5% no visas mācības summas. Un kā jau Elīna minēja, tad nodarbinātajiem no mājsaimniecībām, kam piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības status, šīs mācības ir vispār bez maksas. Šeit tātad mums ir vairākas profesijas, 4 profesijas būvniecības nozarē, 1 profesija drukas mediju tehnoloģiju nozarē, enerģētikas nozarē ir 3 profesijas, tā skaitā tāda ļoti aktuāla kā atjaunojamās enerģētikas tehniķis ir kokrūpniecībā, koku izstrādājuma ražošanas tehniķis, metāla apstrādē, mašīnu būves mašīnzinību nozarē ir 4 profesijas, un arī veselības sociālās aprūpes nozarē iespējams apgūt aprūpētāju vai māsas palīgu profesiju. Tad šeit pēdējā kolonnā tabulā ir moduļu kopas, kas tātad nav pilna profesija, bet kāda daļa, un tur ir 10% līdzmaksājums, un atkal maznodrošinātie trūcīgie ir atbrīvot arī no līdzmaksājuma. Un arī studiju kursi, studiju moduļi, tur gan ir augstāks līdzmaksājums, 30%, bet tas ir arī augstāka līmeņa digitālās prasmes, 4. līdz 6. dikomp līmenis.
Tā kā šeit tās profesijas ne visas ir tādas viegli saprotamas, teiksim, mehatronisku sistēmu tehniķis vai tam līdzīgi grūti saprast, kas tas ir un vai man tas varētu būt interesanti, tad platformā ir sagatavot arī tāda sadaļa. Šeit var redzēt, kā izskatās sākuma lapa. Tātad ir iespēja iepazīties ar izglītības programmām, izglītības atbalsta iespējām. Tad šeit ir informācija izglītības iestādēm, var uzzināt vairāk par projektiem un ir redzami kontakti. Un tad pie izglītības un atbalsta iespējām ir sadaļa arī profesiju apraksti, kur ir īsi aprakstīts par katru no profesijām. Ir saite arī, teiksim, vai nu uz profesiju pasauli vai uz kādu citu avotu, kur par šo profesiju ir aprakstīts vēl plašāk. Un ir arī norādīts, teiksim, projekta ietvaros, teiksim, mēs redzam, ka apdars darbu tehniķu profesiju var apgūt Jelgavas tehnikumā, ēku būvtehniķi piedāvā mācību centrs Plus un Latgales industriālais tehnikums un tā tālāk. Ja? Tā kā var arī iepazīties detalizētāk ar piedāvātajām profesijām. Kā izskatās izglītības programmu katalogs? Kā jau arī Elīna minēja, tur sadzīvo vairāki projekti. Un tad var redzēt izglītības programmas nosaukumu, tas ar to viss sākās. Un turpatās var arī redzēt, kas īsteno šo izglītības programmu. Tad ir tāda sadaļiņa, kur ir vārdiņi varam vai burtu kombinācijas, respektīvi varam vai MN. Tas parāda, kas ir projekts vai finansējuma avots. Tātad šeit šajā piemērā mēs redzam programmas no varam projekta un programmas no mācības nodarbinātajiem. Tad, kad ir arī pieejams iespēja pieteikties uz individuālo mācību kontu tieši izglītības programmām, tad tur parādītos arī burtiņi IMK. To, kuri burti nozīmē, to var uzzināt arī šeit pie izglītības un atbalsta iespējām. Tur ir sadaļa, kas var pieteikties mācībām, un tur ir arī pa katru projektu pateikts, arī redzami tie saīsinājumi, kas ir nodarbinātajiem, kas ir visiem, neatkarīgi no nodarbinātības status un tam līdzīgi. Tad ir redzama pilnā mācību maksa, bet no cipariem nav jāsabīstās, jo pēdējā kolonā ir personas līdzmaksājums. Un mēs redzam, varam projektā pilnīgi visiem, gan nodarbinātiem, gan nenodarbinātiem, šīs mācības ar Eiropas fonda atbalstu tiek nodrošinātas pilnībā bez maksas. Tur ir tātad jāaiziet šis tests, kas novērtē, jāsazinās ar savu pašvaldību, un tur ir tādas 8 stundu neformālās izglītības programmas varam projektā, ko apgūst vai nu pašvaldībā uz vietas vai attālināt atkarībā no tā, kādas ir šīs ieejas mācību prasmes. Tad studiju kursi te ir vairāki piemērā trāpījušies. Tas MN apzīmē, ka tas ir projektā mācības nodarbinātajiem, tātad tur var pieteikties tikai nodarbinātas personas. Tad var redzēt kursu kopējo maksu un tad cik ir šis te 30% personas līdzmaksājums, bet vēlreiz atgādinu, ka personām no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām šis te ir bez maksas. Nu, un tad šeit ir, piemēram, arī trāpījis viens piemērs, kur ir pilns šis te apdars darbu tehniķa profesijas apguve. Tātad tā ir profesionālās tālāk izglītības programma, mācības nodarbinātajiem projekts kopējās izmaksas ir vairāk kā 2000, bet tātad personas līdzmaksājums ir 5%, jeb sanāk 105 eiro. Tas ir par visas profesijas iegūšanu apmēram gada laikā. Tas ir, kā var orientēties šajā mācību katalogā. Tad ļoti liels aicinājums, tad, kad jūs izvēlaties programmu rūpīgi, tad, kad uzklikšķina uz izvēlētās programmas, tad atverās loks, šeit ir tikai sākums, tur ļoti daudz informāciju un rūpīgi iepazīties ar šo informāciju, kur tātad viens ir izglītības programmas veids, vai tas ir modulis, studiju kurs vai pilnējās tālāk izglītības programma, ir adrese. Tad, ja mācības ir pilnībā 100% attālināti, tad šeit būs rakstīts attālināti. Ja ir adrese, tad ir pēc tam jāskatās tālāk, kur būs stundu sadalījums, vai tas ir viss pilnībā klātienē, vai pārsvarā pieaugušiem visas programmas ir daļēji klātienē, daļēji attālināti. Cik daudz būs klātienē attālināti, atkarīgs no tā, vai tur ir vajadzīgas laboratorijas, vai tur ir vajadzīgs īpašs aprīkojums. Tas parasti notiek tehnikumos, mācību centros uz vietas, bet visas teorijas un tam līdzīgi parasti ir attālināti. Tad ir šis te par mācības maksu un līdzmaksājumu, ko jau mēs runājām. Tad ir
priekšzināšanu līmenis. Reizēm šeit ir tikai vajadzīgs pamata digitālās prasmes. Šajā piemērā reizēm ir, ka vajadzīgas ir, teiksim, vidējā izglītība. Reizēm nav šie te priekšzināšanu līmeņi. Tas ir jāskatās katrai programmai. Šīs te prasības iepriekšējai izglītībai. Tad ir galvenās tēmas, par ko izglītības programma būs, un lūgums ar to tiešām iepazīties, jo reizēm pēc virsraksta programmas cilvēks ir iedomājies, ka tur mācīs kaut ko vienu, bet iepazīstoties ar šiem te galvenajām tēmām var labāk saprast, kas tiešām tiks piedāvāts un veikt tādu mērķtiecīgāku izvēli. Tāpat tur tālāk par programmu var uzzināt, kāds ir programmas kopējais stundu skaits, un tad atkarībā no programmas veida tur ir dalījums teorija vai praktiskie darbi, klātienē, attālināti, kontaktstundas vai patstāvīgais darbs. Patstāvīgais tātad ir tad, kad izglītojamais mācās pats bez pasniedzēja, tie ir kaut kādi mājas darbi un tam līdzīgi. Tāpat tās profesionālās kompetences, kas tiks iegūtas mācoties programmā. Ja tas ir digitālo prasmju apguve, tad būs norādīts arī digitālo prasmju līmenis un kompetenci jomas. Tāpat jāpievērš uzmanība personai nepieciešamais materiāla tehniskais nodrošinājums. Ja tur būs arī mācības attālināti programmas apguvē, tad tur vienmēr parasti būs norādīts, ka nepieciešams dators ar internetu pieslēgumu, kameru, mikrofonu. Reizēm ir kādi īpaši nosacījumi programmatūrai, lai var tur noteiktas papildus programmas instalēt, tam noteikti pievērsiet uzmanību. Tad ir par to, kāds būs noslēguma pārbaudījums, kāds izglītības dokuments beigās tiks saņemts. Uz izglītības programmu attiecināmā kvalifikācija, ja tā ir saistīta ar konkrētu kvalifikāciju, profesiju, mācību valoda. Nu, šeit jāsaka, ka šo projektu ietvaros, kur ir valsts un Eiropas fonda atbalsts visām izglītības programmām, šī mācību valoda ir latviešu valoda. Tā kā tas latviešu valodas zināšanas ir priekšnosacījums. Īstenošanas periods nedēļās, teiksim, vai tur tās stundas ir paredzētas salikt, nezinu, 10 nedēļās vai 30 vai 40 nedēļās, to var pastīties. Un vienmēr apakšā ir arī informācija par izglītības programmu izglītības iestādes tīmekļa vietnē, un kad tur uzklikšķina, tur arī var redzēt kontaktus. Parasti ir telefona numurs vai persona, ar ko sazināties jau konkrētajā izglītības iestādē. Ja jums apskatot visu šo informāciju vēl kaut kas ir neskaidrs, droši zvaniet, tie kontakti tāpēc ir norādīti, lai varētu visu neskaidro noskaidrot un tiešām izvēlēties sev vispiemērotāko izglītības programmu. Šeit vēl ir tāds apkopojums, es varbūt neiešu visam cauri, kā jau minēju, tiks nosūtīts par to, kas ir kurās vietās, katrā no reģioniem, kurās pilsētās ir iespējams mācīties, un arī kādas profesijas reģionā. Tas nav tā, ka visas profesijas ir visās pilsētās, ja? Bet kādā no šīm reģionu pilsētām var šīs te profesijas noteikti apgūt, vai arī pilnveidot prasmes. Tas nozīmē nevis pilna profesija, bet kāda profesijas daļa noteiktās nozarēs. Un tur ir arī uzskaitījums par to, kāda veida prasmes digitālās var apgūt attālināt. Un tur mēs varam pieteikties no jebkuras vietas Latvijā un mācīties. Tas arī no mums viss. Tad mēs esam gatavi atbildēt uz jautājumiem, ja ir. Varbūt čatā, es atvainojos, es dalos tagad prezentāciju, es neredzu čatu. Jā, paldies, Zanda, par prezentāciju. Paldies arī Elīnai, Kurmanai, Baumanai. Mums ir ienākuši pagaidām tagad 2 jautājumi. Viens ir tas, ka, ja cilvēks ir pieteicies 250 virtuālajiem eiro, kas notiek ar to otru pusi? Tā paliek un uzkrājās, un viņš to varēs, tad, kad pabeidz vienu programmu apgūt, tad pēc tam atkal var apgūt nākamo. Un ja nākamai programmai ar tiem 250, piemēram, nepietiek, tad var piemaksāt no saviem līdzekļiem klāt. Arī iepriekš bija, ka piešķīra šos virtuālos 500 eiro cilvēks, teiksim, vēlējās programmu, kas maksā 540 eiro, tad viņš šos 40 piemaksāja, bet šobrīd viņš to neredz, jo tā summa tiks precizēta, tā, ka viņš pabeigs mācības, tad tanī brīdī tā neiztērētā summa parādīsies kontā. Jā, paldies. Un tad vēl viens jautājums ir par to, kad tā. Vai var pieteikties cilvēks, kurš strādā vai ir reģistrējies kā pašnodarbinātais citā valstī?
Nē, citā valstī nē, jo mēs skatāmies pēc mūsu Latvijā esošās datubāzes. Labi. Un tad ir vēl viens jautājums, tad ir ienācis par 500 virtuālajām naudiņām, kas tika pieminēts, kad šo iespēju tātad varēs izmantot. Kādā ziņā tad jāprecizē jautājums, jo šobrīd jau izmanto pirmie 2000, jau izmanto šo iespēju. Jā, es vienkārši domāju arī pat, arī, kad, piemēram, izmantot, vai ir atvērta šī iespēja, ka es varu pieteikties šīm 500 un tagad izmantot, vai tur ir kaut kādas tā kā kārtas, pēc kurām secīgi var pieteikties? Jā, nosacīti viņš ir veidots kā kārtas, jo tas dalībnieku skaits ir ierobežots, jo, kā jau mēs minējām, šis projekts pēc būtības ir aprobācijas projekts, lai skatītos, kā šī sistēma veidojās un darbojās. Tad nākamā pieteikšanās mēs šobrīd strādājam pie mācību vajadzību noteikšanas, un mēs plānojam šogad sludināt tā kā atkārtotu pieteikšanos ar jauniem dalībniekiem ar jaunu papildus finansējumu, tātad piešķiršanu ar šiem virtuālajiem līdzekļiem. Jā, tad tas nozīmē, ka tagad var pieteikties šiem 500 Šobrīd eiro? nē, šobrīd nevar. Jā, bet kad būs nākamā reize, tad vēlreiz atgādinot. Iespējams, ka šī nākamā reize tiks sadalīta vairākos segmentos. Sākotnēji mēs piedāvāsim tieši profesionālās tālāk izglītības programmas, jo tās ir garas un ņemot vērā, ka projekts noslēdzās jau nākamā gada maijā, tad mums šīs te garās programmas būtu jāpalaiž jau tagad. Tad šobrīd mēs strādājam pie mācību vajadzību noteikšanas profesionālai pilnveidē un neformālai izglītībai. Neformālai izglītībai mums ir jāveic iepirkums, jo šobrīd tādi ir mūsu valstī uzstādījumi un normatīvi akti to paredz, ka neformālās izglītības programmas ir jāiepērk no pakalpojumu piedāvātājiem. Respektīvi, varētu būt tā, ka pirmās aiziet tālāk izglītības programmas, varbūt nākamās pilnveidas programmas, un tad pēc iepirkuma rezultātu neformālās izglītības programmas. Tā kā pēc būtības šai informācijai ir jāsako līdzi, bet mēs arī, protams, nodrošinam šīs te informatīvās kampaņas, kur mēs stāstam par to, kādas ir iespējas pieteikties šīm mācībām. Jo tas mēs tādus precīzus datumus nevaram pateikt, jo jautājums mēs nevaram precīzi pateikt, cik prasīs tā mācību vajadzību saskaņošana vai iepirkuma veikšana, tāpēc, objektīvi mēs šobrīd konkrētus datumus nevaram. Jūs jau, Linda, zināt, ka mums katrs solis ir jāskaņo gan ar augstāk stāvošām iestādēm, ministrijām un kā arī, protams, ar sociālajiem partneriem, un pirmdien mums ir konsultatīvo partneru darba grupa individuālo mācību kontu projektā, kur mēs jums stāstīsim par saviem izstrādātajiem priekšlikumiem. Tieši šo te mācību vajadzību noteikšanai kopā domāsim, diskutēsim, kādu labāko piedāvājumu rast un piedāvāt mūsu iedzīvotājiem. Bet tā kā līdz šim mēs tiklīdz parādās jaunas iespējas platformā, mēs izsūtīsim šo informāciju un notiek arī kampaņas iepirkums, lai tā būtu plašāka nākotnē un skaļāk izskanēta. Tā kā cenšamies informēt visos iespējamos veidos, kas mums ir pieejami. Jā, es arī gribētu pateikt no savas puses, ka tiklīdz būs informācija par to nākamo kārtu, tad mēs arī izsūtīsim dalību organizācijām un tad jautājiet lūdzu informāciju savām dalību organizācijām. Un visticamākās, ka dalību organizācijas nosūtīs tālāk ārlietu organizācijām. Bet te ir diezgan daudz jautājumu ir ienākuši, vai ar 500 eiro var sekt manu līdzmaksājumu. Tā īsti... Tas ir cits finansējuma avots un cits Eiropas projekts. Šobrīd tā īsti nevar, ka, teiksim, IMK projektā saņem to 500 eiro virtuālo naudu, nevar mācības nodarbinātajiem projekta finansējumu. Protams, nākotnē iespējams tas viss būs integrētāk un vairāk kopā, bet šobrīd vēl ir šīs te demarkācijas starp Eiropas projektiem, un mēs nevaram to nodrošināt. Tā kā ar šo te individuālo mācību kontu ietvaros piešķirtajiem 500 virtuālajiem eiro var pieteikties tikai individuālo mācību kontu
projekta piedāvātajām mācībām. Nu, ir nedaudz sarežģīti, bet tas ir sākums. Jā, jo nākotnē, protams, ir domāts par, tātad šobrīd aprobēt šo sistēmu kā tādu, paskatīties, kā tas darbojās. Un iespējams nākotnē šis te individuālais mācību fonds, ne fonds, bet šis te finansējums varētu veidoties, piemēram, no vairākiem, tādiem finansējumiem, kaut kādu daļu, piemēram, Latvijas valsts iedod iedzīvotājiem, kaut kādu daļu arī darba devējs var virtuāli piešķirt iedzīvotājiem. Un tad tā naudiņa summējās, un tad gan var izmantot, piemēram, jebkura veida mācībām. Šobrīd jūs paši ļoti labi zinat, ka Eiropas fondu projekti ir ļoti, ļoti birokrātiski un tādi iezīmēti. Tur tas, kas attiecās uz vienu projektu, tas, protams, nav attiecināms uz otru projektu. Un tas diezgan arī sarežģīja šobrīd visu to administratīvo procesu un papildus administratīvo slogu tieši sistēmā sadraudzināt vairākus projektus kopā. Tad, paldies. Un nākamais jautājums, ja pieteicis mācībām un ir nodarbināts cilvēku, bet mācību laikā ir uzteikts darbs, vai ir iespēja pabeigt mācības? Jā, ir iespējams pabeigt, jo mēs pārbaudām tikai vienu reizi, pārbaudām uz pieteikumu iesniegšanas brīdi. Tādi gadījumi mums ir bijuši arī iepriekšējā projektā. Tā kā cilvēkam nav jāsatraucās, galvenais ir uz pieteikumu iesniegšanas brīdi, cilvēkam ir jābūt nodarbinātam. Tā, un tad ir interesants jautājums, kas arī mani interesē. Tad, ja šogad izmanto 500 virtuālos eiro, vai nākamgad atkal var izmantot uz tiem pretendēt, vai arī tas ir vienreizēji, tikai visa projekta ietvaros var izmantot? Kāda ir tā sistēma? Pēc pusgada mums respektīvi ir tā, ka katrai personai, kas šobrīd ir saņēmuši tos 500 eiro, pēc pusgada, ja viņš būs pabeidzis mācības, un būs tas apliecinošs dokuments tam, tad viņam papildus vēl tiks piešķirta naudiņa nākamās programmas izvēlei. Ja cilvēks nepabeidz un pamet mācības, tad gan viņš pazaudē finansējumu un tālāk viņš netiek atkal no jauna finansēts. Tas ir tas stāsts par to, ko mēs teicām, ka šobrīd ir daļa cilvēku, piemēram, kas ir nevis atteikušies, bet nolēmuši uzkrāt šo finansējumu. Ja? Tad pēc tā pusgada viņi saņems vēl 500 eiro, viņiem būs 1000, un viņi, piemēram, varēs izvēlēties kādu dārgāku izglītības programmu. Savukārt tie, kas šobrīd ir saņēmuši un pabeidz mācības, viņi atkal saņems papildus klāt, ja? Un viņi atkal varēs pieteikties kādai no izglītības programmām. Jā, un cik daudz tiek uzkrāts šie 500 eiro? Tas ir līdz 1000 vai arī vēl tālāk ir tas limits? Vai, tāpēc, ka projekts jau tūlīt beigsies, mums ir palicis īstenībā ļoti maz laika, tas ir 2026. gada maijs, un uz to brīdi jau būtībā visām mācībām ir jābūt pabeigtām, un kopējais rādītājs tātad projektā, kur iziet cauri šai aprobācijai, ir 3500, kuri tātad būs mācījušies tieši digitālās prasmes dažādu veidu programmās no 4. līdz 6. tikkomp līmenim. Un tā kā tieši individuālo mācību kontu pieejas aprobācijā šis skaits ir neliels, bet ja ņemam vērā, ka caur šo platformu tiek piedāvāta arī šīs te mācības nodarbinātajiem, un tur nav šāds ierobežojums. Tur mums ir vismaz 24,000 cilvēku laikam, tā kā tur var bez ierobežojuma pieteikties. Tas, kad ir šis 5, 10 vai 30% līdzmaksājums no personas. Jā. Tad nākamais jautājums ir par kā personas tiks informēts par nākamo virtuālo 500 pieejamību apmācībām, bet to jau mēs atbildējām, kad būs gan kampaņas, tad arī mēs no Elbas puses nosūtīsim dalību organizācijām informāciju par to, kad ir pieejami šie 500 virtuāli eiro. Tad ir jautājums, ja lūgums izskatīt šo kā piemēru, kad, piemēram, interesē mākslīgā intelekta apguve darba vajadzībām, vai šobrīd var pieteikties un kura izglītības iestādes sniegs šo apmācību? Šobrīd var pieteikties mācības nodarbinātajiem projekta ietvaros, un tad mācības nodarbinātā, tas ir nodarbinātām personām, un tur ir vairākas universitātes, kas to nodrošina. Tur meklētājā, šajā te platformā Stars meklētājā vienkārši var skatīties uz
digitālajām prasmēm un atrast šīs te programmas, kas piedāvā apgūt mākslīgo intelektu izmantošanu. Tie ir studiju kursi, kas parasti ir 40, 80 stundas, tā kā salīdzinoši īsi, un tur ir šis 30% līdzmaksājums, un var to apgūt, jā. Var tieši šobrīd līdz 12. februārim pieteikties. Tātad visi atceramies 12. februāris, kas tātad ļoti būtisks datums. Es varbūt varu piebilst, ka to 12. februāri var negaidīt, var šodien, ja ir iespēja, vai brīvdienās iet stars.gov.lv, jo reizēm ir tā, ka ļoti daudz cilvēku piesakās uz vienu programmu, un tad tur izvērtē prioritāti ir tie, kam, teiksim, nav šī augstākā izglītība vai profesija vēl iegūta, bet pārējie sarindojas pieteikšanās secībā, un reizēm izglītības programma, teiksim, var izveidot 2, 3 grupas, bet viņiem nav kapacitāte izveidot 4. un tad reizēm tie, kas paši pēdējie piesakās, paliek aiz strīpas, tā kā negaidam 12. domājam tagad. Jā, labi. Un tad vai var apgūt paralēli 2 mācību programmas, lai apgūtu visus 500 eiro gadā? Nē, tikai secīgi. Tikai secīgi, jebkurā projektā tikai secīgi. Tas arī ir varam projektā. Jūs nevarat vienlaicīgi apgūt vairākus tos līmeņus, ja tikai kā vienu pabeidzot, tā var nākamo. Nu, diemžēl tā ir tā demarkācija, kurai ļoti seko līdzi Eiropa, ka tikai vienlaicīgi var mācīties vienā izglītības programmā. Protams, par saviem līdzekļiem cilvēks var mācīties neatkarīgi bet tieši no projekta kontekstā nē, tikai vienlaicīgi vienā. Jā, tas ir par viena projekta ietvaros, bet vai pastāv iespēja, ka, piemēram, es varu izvēlēties individuālo mācību kontu projektā mācīties un arī mācības pieaugušajiem projektā mācīties? Bet tas arī tas pats secīgi, tad, kad ir viena programma pabeigta, pēc tam, jo īpaši mācības nodarbinātajiem, arī tas ir nodarbinātam cilvēkam, viņam jau ir darbs, jau ir ģimene un viena izglītības programma, un otra ir pilnīgi nereāli. Tas ir no praktiskā viedokļa, bet no birokrātiskā ir šī projekta demarkācija, kad secīgi jā, vienlaicīgi nē. Jā. Labi, paldies. Es skatos, ka mēs esam atbildējuši uz visiem jautājumiem, kas tika uzdoti čatā. Varbūt tās kāds pats vēlās uzdot jautājumu, tad lūdzu paceļiet roku un uzdodiet jautājumu. Tā. Skatos, ka neviena pacelta roka nav. Laikam viss ir skaidrs. Tas ir tāda pozitīva ziņa. Tad virzoties uz noslēgumu, tad tiešām aicinātu arī no arotbiedrību puses visiem šodien, vai tiešām, kā arī Zanda minēja, šodien vai brīvdienās ieskatīties platformā stars.gov.lv un apskatīties, kādas ir iespējas, jo apmācības mums paver daudzas iespējas nākotnē. Bet ar to mēs nebeidzam. Vēl ir lūgums arī noskatīties nelielu video, ko mēs esam sagatavojuši, varbūt tās arī saistībā arī ar šo tēmu. Lūdzu, video. Arotbiedrība – tie esam mēs. Nepārtrauktais mijiedarbības process starp arotbiedrību un tās sociālajiem partneriem ir sociālais dialogs. Tā mērķis ir panākt vienošanos par sociāla-ekonomiskiem jautājumiem, sākot no uzņēmumu vai iestādes līdz pat Eiropas Savienības līmenim. Arotbiedrība rūpējas par darbinieku labbūtību un ir kā savu biedru apdrošināšanas polise darba vietā. Ja darbinieks nav arotbiedrības biedrs, tad viņš atrodas sociālā un ekonomiskā atkarībā no darba devēja gribas. Sociālais dialogs uzņēmuma līmenī ir ļoti nozīmīgs, jo arotbiedrībai ir iespēja lemt par darba algu un darba apstākļiem, kā arī par darbinieku iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā. Arotbiedrība ar darba devēju slēdz darba koplīgumu, kas ir rakstiska vienošanās par labvēlīgākiem noteikumiem darbiniekiem, nekā noteikts darba likumā un darba līgumā. Darba koplīgums sabalansē darbinieka vajadzības un vēlmes ar darba devēja iespējām, un tas ir appusējs iegūms. Arotbiedrības ir iegūms ne tikai darba vietā, bet arī nozares mērogā. Tās apvienojas nozara arotbiedrībās, lai tām būtu lielāks spēks ietekmēt lēmumu pieņemšanu.
Nozaru un starpnozaru arotbiedrības apvieno vienas vai vairāku nozaru darbiniekus darba, ekonomisko un sociālo tiesību aizstāvēšanai. Tās īsteno sociālo dialogu ar nozarē iesaistītajām ministrijām, darba devējiem un profesionālajām asociācijām. Ja nepieciešams, tās īsteno pulcēšanās brīvību, rīko piketus, demonstrācijas vai streikus. Nozares līmenī var slēgt nozares koplīgumu, ģenerālvienošanos, kurā visaktuālākie ir jautājumi par darba samaksu un profesionālās dzīves kvalitāti. Ģenerālvienošanās var būt kā papildinājums uzņēmuma koplīgumam. Tās rada lielāku vienlīdzību vienas nozares darbiniekiem. Un, lai nozaru arotbiedrības sasniegtu savus mērķus un panāktu vēl lielāku ietekmi, tās apvienojas nacionāla līmeņa arotbiedrību apvienībās, kas mūsu valstī ir viena – Latvijas Brīvo arotbiedrību savienība. Latvijas Brīvo arotbiedrību savienība pārstāv darbinieku intereses nacionālā līmenī, piedaloties tiesību aktu izstrādē un ekspertīzē. Spēcīgs instruments šī uzdevuma īstenošanai ir Nacionālā trīspusējā sadarbības padome, kurā arotbiedrību savienība kā līdzvērtīgs sociālais partneris strādā kopā ar valdību un Latvijas darbdevēju konfederāciju, tādējādi nodrošinot trīspusējo sociālo dialogu un panākot līdzsvaru starp darba devēju un darbinieku interesēm. Arotbiedrību savienība ir klātesoša un darbojas šādos virzienos: tautsaimniecība, konkurētspēja, nodokļu politika, darba tiesības, nodarbinātība, darba drošība, sociālie un starptautiskie jautājumi, ilgtspēja, dzimuma līdztiesība, izglītība, jaunatne un citas. Arotbiedrību savienība par šo jomu aktualitātēm izglīto un informē savus biedrus. Trīspusējā sadarbībā tiek izstrādāti visām pusēm pieņemami spēles noteikumi un mazināti iespējamie sociālie konflikti. Ja tas neizdodas, tad Arotbiedrību savienība aicina uz protesta akcijām. Lai nacionālo arotbiedrību intereses tiktu sadzirdētas vēl vairāk, arotbiedrības ir apvienojušās Eiropas un starptautiskajā līmenī. Latvijas Brīvo arotbiedrību savienība ir Eiropas arotbiedrību konfederācijas un Startautiskās arotbiedrību konfederācijas dalība organizācija. Eiropas arotbiedrību konfederācija izveidota, lai aizstāvētu un pārstāvētu darbinieku intereses Eiropas līmenī. Arotbiedrību konfederācijas darba grupās un komitejās darbojas arī Arotbiedrību savienības eksperti. Piemēram, Arotbiedrību konfederācija ieguldīja lielu darbu, lai Eiropas parlaments apstiprinātu direktīvu par adekvātu minimālo algu Eiropas Savienībā. Pamatojoties uz šo direktīvu, valstīm ir jāizstrādā rīcības plāns koplīgumu pārklājuma palielināšanai. Līdz ar to Eiropas arotbiedrību iniciatīva atkal atgriežas nacionālajā līmenī un arī Arotbiedrību savienības uzmanības lokā. Ja kāda no nacionālajām arotbiedrībām nespēja pārliecināt sociālos partnerus, tad Eiropas arotbiedrības solidarizējas un nāk talkā ar savu atbalstu. Ko nevaram pa vienam, to varam paveikt kopā, un kopā kļūstam drosmīgāki, spēcīgāki un ietekmīgāki. Jā, paldies visiem, un tad tiekamies kādā no nākamajiem webināriem. Paldies, visu labu, lai veiksmīga diena! Paldies, visu labu! Visu labu!